Čau, jauna stunda ir sākusies, un kā jau minēju, man ir ieradusies brīnišķīga šarmanta viešņa, kurai ir tāda balss, kuru neaizmirst, es tā domāju, vismaz manās sajūtās. Opera dziedātāja Evita Teterovskā. Čau, tev atkal ir jaunumi. Tu kopā ar komponistu, pianistu Matīsu Žilinski visus aicini uz koncertu Skaņu stāsti Kultūras pilī Ziemeļblāzma 17. aprīlī. Tas ir piekdien nākamo? Tas ir nākamo piekdienu, jau pavisam drīz. Jā, tad lūdzu stāsti, kas tai programmā. Un, īstenībā sāksim ar to, kā jūs ar Matīsu sagājāt kopā šajā muzikālajā mīlestībā koncertu programmā Skaņu stāsti. Mūzika mūs saved kopā. Es atbraucu no Amerikas un meklēju sev pianistu. Tu sludinājumu uzrakstīji? Meklēju pianistu. Uzrakstīju visu mammu. Atsūtīju vienu no labākajiem vispār. Jā, un pats interesantākais bija, ka es par viņu neko nezināju pirms tam. Tiešām? Es biju Amerikā, es biju pilnīgi citās domās, citos darbos un citā vispār laika zonā. Un es ļoti priecīga esmu satikt Matīsu, jo mūsu sadarbība aizsākās pateicoties Latvijas skolas somai, kurā mums ir arī koncerts lekcija, ko mēs apbraukājam Latvijas visas skolas, satiekam bērnus un pastāstam vairāk dziļāk par šo te mūziku. Cik labi, ka tādas ir. Jā, un es kāda ir atsaucība no jauniešiem? Ļoti patīk, jo no sākuma jau, protams, ir tas pirmais, opera ārprāt šausmas, kādas tur būs. Spīdzinās. ir arī tie jautājumi, vai tev nesāp, kad tu dzīvi? Nopietni? Tas jau ir tikai tāds tīri loģisks jautājums, ja bērns šo nezina. Tev nesāp, kad tu dziedi operu. Dvēseliski sāp, izdziedot stāstu. Taču visi stāsti jāizdziedot ar sāpēm, jā. Ļoti feini, ka tāda programma ir. Jā, un tas ir arī pateicoties Matīsam, jo viņš man teica un iedrošināja. Uztais tādu koncertu programmu, saliec tos darbus, tos komponistus, ko tu gribi, parādi man un liksim kopā. Un es esmu tev ļoti, Matīs, pateicīga par pagājušo vasaru, tavu laiku vasarā, tiešām šo te koncertu programmu salikt kopā. Tik ilgu laiku atpakaļ jūs salikāt? Jā, jo mums jau šī programma ir skanējusi gan Dzērbenes pilī, kur pirmo reizi mēs šo te programmu atskaņojām, kas bija kā vasaras skaņu stāsti, kurā mēs tikai koncentrējāmies tā kā vairāk uz vasaras darbiem un nedarbiem. Un tad pavisam nesen arī pagājušajā gadā izskanēja Sējas kultūras centrā Salkrastos, kur ļoti silti mūs uzņēma. Cik jauki. Programma dzīvo pats savu dzīvi un nonāk pie cilvēkiem tur, kur tā jānonāk. Par to ļoti priecājos. Un jāatzīmē, ka Matīs Žilinskis šobrīd gatavojas vakara koncertam kopā ar Interbusuli Pink Noise Riga festivāla ietvaros, kas arī ir tāds īpašs projekts viņiem tieši šim festivālam. Un visiem sūta sveiciens. Jā, bet stāsti, kas tad būs šajā Ziemeļblāzmas koncertā, kas ir saturā programmā? Tātad šajā programmā būs visiem. Tas nozīmē, būs tātad latviešu komponistu darbi, kā piemēram no Jāņu Lūsēna, no Imanta Kalniņa, no maistro Raimanta Paula. Gan Imants Kalniņš, gan maistro Raimants Pauls ir jubilāri šī gada. Ja? Imantam Kalniņam 85, maistro 90. Jānis Lūsēns man ir ļoti iemīļots komponists, un arī tur ir, kā šī sapņotāja dziesma pie manis nonāca, arī ļoti īpašs tas. Tad būs, protams, kā jau opera dziedātāja, kā es nenodziedāšu kādu operu vai mūzikla āriju. Protams, arī šeit ļoti īpašs notikums ir, jo atskaņosim Matīsa Žilinska oriģinālu kompozīcijas solo valsijā klavierēm. Un tas būs pirmatskaņojums viņam?
Nē, tas jau bija jau un šīs. Bet lieliski iespēja vēlreiz, vai kādam noteikti pirmo reizi dzirdēt. Noteikti, jā, un šādā izpildījumā ar klasisko balsi, tas, es domāju, notiks otro reizi. Pirmo reizi bija Dzērvenes pilī, un, līdz ko es izdzirdēju šīs dziesmas, man uzreiz sajūtu. Tavējās. Tās ir manējās. Bet tās nav, diemžēl, rakstīts man, bet es viņas izjūtu kā savējās, jā. Burvīgi, un tad, kad tev bija jāizvēlās mūsu dižgaru tie darbi, kurus izpildīt, pēc kādiem kritērijiem tu izvēlējies, pēc sirds balss vai pēc popularitātes vai kā? Par cik šī ir mana sirds solo programma, un es patiešām arī sekoju līdz tam, ko šim te brīnišķīgajam Matīs ieteikumam. Veido šo programmu, kā tu gribi, kā tev patīk, tad arī cilvēkiem patiks. Jo tā būs tava patiesā sirds, un tā arī tas ir jādara. Un, kā es teicu, Jānis Lūsēns man ir ļoti iemīļots komponists jau ļoti, ļoti sen, gan arī Imants Kalniņš, ar Imantu Kalniņu dziesmu Afija rokas man aizsākās mana profesionālā karjera, jo es Salūksnes pusē satiekot savu pirmo skolotāju, viņi man uzreiz momentāli iedeva šo Imantu Kalniņa Afija rokas, ar kuru tātad mēs tev viss sākās. Piedalījos Tallinas konkursā un patiešām izjūtu šo dziesmu ļoti, ļoti, ļoti. Un arī šo dziesmu arī mēs atskaņosim šajā koncertā. Maestro. Maestro man vispār ir citā fāzē. Un tad, kad es mācījos šo visu koncertu uzvedumu repertuāru, es varu tikai noliekt viņu priekšā galvu, cik ļoti liels cilvēks mums ir Latvijai un cik krāsainas ir viņa dziesmas un jaunības laikā šis viss rokenrola darbi, jo mēs arī atskaņosim tātad padziļināt. Rokenrols būs noteikti Matīsa pavadījumā dziesmai Nakts putni, kas ir maestro Raimonda Paula dziesma. Bet būs maestro īpaša buķete tiešām, gan arī ja tevis nebūtu, gan Kerijas dziesma, gan arī šī te kabarē dziesma, kas visiem ļoti, ļoti patīk, jo man viņas ļoti patīk, un es domāju, ka ir pelnījušas skanēt arī. Skanēt un gadiem skanēt. Skaņu stāstos. Jā. Tad mēs paklausīsimies tevis izpildīto Kerijas dziesmu, jā? Jā. Un es vēlos šeit arī teikt. Mēs pēc tam vēl parunāsim. Es tagad laidīšu mūziku. Palaidīsim muzikālo pauzi, un tad arī reklāmas pauzi, un tad parunāsim vēl par dziedātāja, mākslinieka, arī aizkulisēm un varbūt gaidāmajiem projektiem, vai ne? Būs labi. Tā, tagad tehniskā pauze. Un opera dziedātāja ar burvīgo balsi Evita Teterovska. Sveiciens vēlreiz tiem, kur varbūt tikko pieslēdzās. Čau visiem. Visiem svētdienā. Tagad vēl noslēdzam šo te informatīvo sadaļu par gaidāmo koncertu programmu Skaņu stāsti 17. aprīlī Kultūras pilī Ziemeļblāzma. Mums ir jāpasaka paldies arī līdzcilvēkiem, kas palīdz un ir tādi, teiksim, mūzikas draugi, vai ne? Un mēs sakam lielu paldies Ziemeļrīgas kultūras apvienības direktorē Lienai Kubiļus un ar komandu, un Evita paskaidros, kāpēc. Jā, jo šie ir tie cilvēki, tie mazie gariņi, kas palīdz, lai šis te koncerts būtu lai notiktu un lai mēs satiktu šos te klausītājus, jo šeit patiešām ir iesaistīta ļoti liela komanda, lai šāds koncerts notiktu. Un tāpēc liels paldies viņiem. Jā, un tā ir lieliski iespēja doties, baudīt un piedzīvot citādāk šo te mūziku, gan klasiskās ārijas, gan mūsu iemīļoto komponistu dziesmas un darbus. Un, protams, vēlreiz atgādināsim par Matīs Žilinska oriģinālu kompozīcijas atskaņošanu. Jā. Ļoti gaidu šo notikumu. Tiešām ļoti gaidu. Un tagad parunāsim par dzīvi aiz skatuves priekšskara. Es sagaidu Evitu un saproties, ka tas tā jocīgi iet. Man jau pilnīgi kauns jautāt.
Bet es tomēr pajautāju. Nu, mēdz gadīties, ka arī uz tās skatuves vai dodoties uz skatuves var paklupt, ja? Tāds ir stāsts. Padalies. Jā, nebiedē cilvēkus. Koncerts būs un es dziedāšu, bet nevaskojiet grīdu pirms tam. Jā, bija mums ir Matīs nesen koncerts, kur es eju uz skatus un bija pavisam nesen organizatori novaskojuši grīdu un es ļoti kaut kā veiksmīgi pakritu un pēc kāda krietna laika man, vēl joprojām sāp, jā. Es vēlreiz atgādinu, dodies pie ārsta. Daktars dos tev, viss būs labi. Galā. Būs jau. Mani prom no skatuves nedabūs. Nē. Bet mēs te ar Sabīnu Berezinu runājām, ka viņa gatavo savu albumu un tā, un tad mēs aizrunājāmies par to, ka viņa labprāt gribētu paprovēt savu vokālu operas izpildījumā, un viņa teica, ka viņai šķiet, ka popmūziķim ir vieglāk sākt dziedāt operu nekā operu dziedātājiem popmūziku. Kāds ir tavs viedoklis? Mans viedoklis ir pilnīgi otrādi, jo operās žanrā tad šajā tehnikā kakls ir pilnībā jāatbrīvo, nevar būt nekur nekas saspiests. Un popmūzikā ir šī vajadzīgā skaņa, kur tā kā tiek kakls nedaudz saspiests, bet tas ir katram individuāli, varbūt Sabīnai tā tas ir, un jā, es tikai priecāšos par jaunu kolēģi. Un tu jau tā kā kur apvieno daudz žanrus, drīz sāks arī repot, jā? Jā, tā tad, pie kā tur varēja pieteikties. Bet, starp citu, par repošanu runājot mūzikas akadēmijas laikā, man bija izrāde Uģa Brikmaņa režijā, kuras bija mazā raganiņa, un es patiešām tur biju kā reperis. Tu vari visu, cilvēks var visu, ja vien sirsniņu liek, un tad ar darbu ieguldot visu var. Visu var, jā. Bet šajā koncertā es nerepošu. Nē, vēl nav Liksim Matīsam repu. Tu viņam ierosini. Tagad improvizācija. Tā. Uz interviju netika, tagad būs jārepo. Ko zinu, varbūt viņam labi sanāk. Bet, Evita, pastāst varbūt par turpmākajiem plāniem, jo vasaras sezona arī taču gan jau ka kaut kas paredzēts. Protams. Nē, tieši klausījos par gaidāmajiem notikumiem, par opermūzikas svētkiem. Šajā sakarā es varu pieminēt, kā es teicu sākumā, kad šī programma dzīvo savu dzīvi, pati savu dzīvi, atrod savus cilvēkus, savas vietas, un tā tas arī notika ar nākamo datumu, kur mēs tiksimies ar šo pašu programmu Siguldā. Siguldas muzikālo brokastu ietveros, mēs priecēsim Siguldas apkaimes cilvēkus. Un tas arī ir Siguldas operu mūzikas svētku ietveros, jā? Es domāju, ka tas nebūs tik precīzi, ka tas ir operu mūzikas svētku ietveros, tāpēc arī saku muzikālo ietveros. Es domāju, ka šeit liels paldies ir jāsaka Siguldas kultūras centram un Siguldas domes vadībai. Ja tas tā būtu, labojiet, ja es kaut ko nepareizi saku, bet noteikti Kristapam sveicienu. Sveicienu, lai tev arvien vairāk ir tie savējie, kas palīdz, un tu viņiem palīdzi un priecē gan viņus, gan, protams, arvien jauns klausītājs. Jā, un ja vēl var piebilst, un ja ir sekundu laiks, tad mums noteikti arī varēs dzirdēt ar koncertu uzvedumu, kurā mēs tātad atskaņojam tikai maestro mūziku. Dziesmas, ko atcerās sirds, kas būs noteikti rudens pusē, ko es noteikti šobrīd varu pateikt, šie 2 datumi ir apstiprināti. Tātad 17. septembris ir Masalatas kultūras nams un 11. oktobris Alūksnes kultūras centrs. Tur es būšu kuplākā skaitā ne tikai ar Matīsu, bet šī programma skaņas stāsts ir tāda intīmāka, tuvāka un ar vairākiem komponistu darbiem, kas man ārkārtīgi priecē manu sirdi. Un tiešām ļoti, ļoti nevar sagaidīt jau šo notikumu. Pavisam ātri pienāks 17. aprīlis. Paldies tev, Evita, un gan jau tiekamies. Noteikti. Un paldies tev par šo iespēju satikties ar tevi atkal caur klausītājiem.